Cēsīs Ezerkalna trasē Latvijas motokrosa čempionāta trešais priekšpēdējais posms. Šeit var izšķirties, kurš no sportistiem pretendēs, kurš iegūs 2014. gada čempiona titulu. Komandām jālem par labāko stratēģiju, bet dalībniekiem jābrauc bez kļūdām. Apstākļus grūtāks padara vēl divas lietas. Cēs posmā startē gandrīz visi labākie Baltijas motokrosisti. Piedevām, Ezerkalna trasa ir viena no sarežģītākajām Latvijā. Bija gan pārējais, gan saucamais skybox. Es gribu piešķirt vienkārši Latvijas čempionātam arī tādu mazliet eiropisku skanējumu, lai cilvēki nāk uz krosu kā uz svētkiem. Lai arī dažādu vecumu pieredzi sportisti 2 dienu garumā cīnījās daudzās klasēs, visi gaidītākie bija MX2 un MX1 braucēji. MX2 klasē abos braucienos nepārspēta Pauls Jonas, kurš mums neilgu laiku noslēdzis 5 gadu līgumu ar KTM Red Bull Factory komandu. Konkurenti viņam MX2 klasē īsti nebija. Arī cīņa par uzvaru salīdzinoši vienkārši. Pirmajā braucienā izdevās izcelt startu, aizbrauc kā līderis un visu braucienu brauc savā ātrumā, varbūt nevarēja nepabrauc kā es māku, nedaudz, pat daudz piesardzīgs, bet atrāvos pa 52 sekundēm, ja nemaldos, bet man mērķis bija atauties pa 1 minūti. Tāpēc otrā braucienā startā nedaudz kļūdījos, mazliet bija problēmas ar sajūgu, aizbrauc, manuprāt, trešais un ātri tik līderi pozīcijā un centos atauties pa minūti, kas arī beigās izdevās atrāvos 1 minūti un 2 sekundēm, kas ir man šīs gongas mērķis. Iespējams, ja Cēsīs startētu Roberts Justs, kurš šobrīd ārstē traumēto roku, lai septembra beigās startētu nācijās, sacīksts būtu interesantāk. Tomēr, būsim reāli, šobrīd kādam no Baltijas MX2 klases braucējiem Paulu Jonas būtu grūti apsteigt. MX2 klases 2 braucienu summā otrajā vietā Igaunis Erkki Kahro. I knew I didn't have it in me today because of my hand injury that I suffered 2.5 weeks ago. The second race I had to push a little bit because I got like 4th or 5th from the start, but overall it was a good weekend and I did what I had to do for the championship. Aiz Kahro trešais Rodeo komandas braucējs Kristers Drevinskis. Trasa bija sagatavota ļoti labi un kā vienmēr interesanta. Šodien pirmajā braucienā man 3. vieta, bet otrajā braucienā 4. kas kopumā deva man kopvērtējumā 3. vietu. Sezonas kopvērtējumā pirms Latvijas čempionāta noslēdzošā posma ar 28 punktu pārsvaru līderos izvirzījies Pauls Jonas. Otrais kopvērtējumā Erkki Kahro, bet trešais 12 punktus atpaliekot no otrās vietas Andrē Parka. MX1 klasē vēl pirms starta bija skaidrs, šeit būs ko redzēt. Piedalās Latvijas labākais motokrosists Matīs Karro, Igaunis pasaules čempionāta dalībnieks Tanels Leoks, šā brīža Latvijas čempionāta kopvērtējuma līderis Dāvis Ivanovs, kā arī Augusts Justs, Lauris Freibergs, Ivo Steinbergs, Dāvis Līvs, Lauri Lohtla un Indrek Megi. Visi spēcīgi un pieredzējuši, taču pie uzvaras var tikt tikai viens. Matīs Karro bija ātrākais kvalifikācijā, kā arī abos MX1 klases braucienos. Pabiju 3 nedēļas mājās, 2 nedēļas kārtīgi atpūtos, jo pirmās brīvdienas, pirmās nedēļas nogalas man bija brīvas šo sezonu. Tagad šonedēļ nedaudz patrenējos, startēju Latvijas čempionātā, lai sagatavotos kārtīgi pasaules čempionātam, kas man te tuvojās 2 posmi. Te tā brīvlaika, ko es paņēmu, esmu guvis gribas spēku atkal trasē un varu atdot visus spēkus, jūtos ļoti labi un katru apli izbaudu ļoti savu braukšanu. Dāvim Ivanovam šis Latvijas čempionāta posms bija krietni saspringtāks. Pirmā MX1 klases brauciena pirmajā līkumā Ivanovs nokrīt, lai arī tālāk nācās cīnīties no beigām. Dāvim izdevās finišēt 4. vietā. Otrais brauciens viņam krietni mierīgāks gan startā, gan finišā 2. vieta. Braucienu summā Ivanovs 3. Diezgan daudz spēka pirmajā braucienā iztērēja, lai apdzītu visu braucējus, jo šodien diezgan daudz stipri puiši bija sabraukuši. Otrajā braucienā startu izcēlu, bet pirmajā līkumā uzreiz zaudēja Matīsam un Laurim, bet Laura ātri devās apdzīt atpakaļ un tad palika arī otrais. MX1 klases 2. vietā Igaunis, kurš kopvērtējumā sēž Astē Ivanovam, Lauri Lohtla. In the first start I got very bad start because I was stuck behind Davis. He crashed in front of me, but my feeling is okay, and I push hard and I finished second. That's good. And in the second race, I was better start, but I crashed in the first lap, and that's why I need to push very hard, and I finished third and overall second. That's okay.
Tanelim Leokam jau pirmā brauciena sākumā tehniskas problēmas ar tādu mocu par uzvaru cīnīties neiespējami. Augustam Justam sākums labs, pirmajā braucienā atvēra Ivano uzbrukumu un finišēja 2. vietā. Taču 2. braucienā tikai 8. vieta. Apbrauciena summā Justs 4. Kvalifikācijā bija 2. ātrākais, tā kā ātrums bija, un pirmajā braucienā startā 3. un arī finišā 3. braucās labi un bija ok, rokas mazliet piedzinās, jo neesmu daudz braucis, bet jā, un 2. brauciens bija daudz grūtāks, fiziski saguru. Sezonas kopvērtējumā pirms Latvijas čempionāta noslēdzošā posma ar 4 punktu pārsvaru līderos Dāvs Ivanovs, 2. Laura Lehla, 3. 10 punktus atpaliek un 2. vietas Augusts Justs. Šajā klasē viss izšķirsies nākamajā pēdējā posmā.